Cienījamie klātesošie, visi velo piekritēji, visi, kam šī fantastiska diena kļuva par vienu skaistu dienu dzīvi. Faktiski jūs visi šeit kopā atbraukušie kuplinājat mūsu kurorta dienrakstu, mūsu kurorta skaisto dienu sarakstu. Tā ir neaizmirstama diena gan man, kā šo sacensību dalībniekam, gan visiem jums. Jūrmalas pilsētas domē centīsies darīt visu, lai katru sestdienu Jūrmalā notiktu kaut kas liels, skaists un visiem pieņemams. Ja tas ir saistīts ar sportu un veselīgu dzīvesveidu, ar velobraucieniem, skrējieniem, skrituļošanu, es domāju, tas būtu tiešām fantastiski, izcili. Paldies visiem! Paldies, liels Jūrmalas domas priekšsēdētājam Roža kungam. Paldies! Atsimēr būtu. Laura, varbūt es uzreiz Jūrmalā. Jā, es domāju, pamatā ir tas, ka Jūrmala ideāla vieta, lai organizētu ilgtermiņu sacensības starptautisku līmeņu gan profesionāliem sportistiem, gan jebkuram, kurš vēlāk būt aktīvs, pozitīvs, vesels. Tā kā mēs attīstīsim ilgtermiņā šo projektu ar lielām vienām velosacensībām, skrituļošanu, riteņbraukšanu un slēpošanu ziemā. Tā kā paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem, sevišķi LG, Vitamax, TV6, Jūrmalas domai par lielu atbalstu. Turpināsim ilgtermiņā. Paldies jums dalībnieki. Thank you everybody for participation. Paldies liels, un es domāju, ka jā, tiešām paziņa un draugs Centis, jā, es viņu parasti sauc par Centi, bet visu viņš bija kā Centis Centi, es zinu, ka tu droši vien esi gatavs uzreiz tagad dziedāt, ejot un visu kaut ko tavu. Gana labi cīnījušies. Tieši tā, Māri. Lūdzu. Laba diena dieniņā. Esiet sveicināti visi klātesošie. It sevišķi kuplās ģimenes. Man prieks, ka pasākums ir noticis ģimeniskuma, savstarpējas cieņas un sportiskā gara gaisotnē. Uzvaras gājiens sākas ar pirmo soli. Ar to es jūs arī apsveicu. Un tagad apbalvošanā. Jā, paldies, liels jāsaka mums abiem kungiem. Un nododam uzreiz tev, ja? Tā, es uzreiz gribētu teikt to, ka